Tu esi ieradusies, atļauju piešķirta tavai nākamajai nodaļai, uzdevumam, piedzīvojumam. Uz mašīnas rakstīts bija zaļš ceļš. Ja meklē Dievu pēc apstiprināšanas, kad doties, kad sākt savu nākamo uzdevumu, kad iekāpt jaunajā sākumā, šīs ir tavs apstiprinājums, ka tev tagad ir zaļā gaisma. Kādiem šis jaunais uzdevums nāks pie tevis? Tas nav kaut kas, kas tev jāmeklē. Tas būs kaut kas, kas dabiski nāks pie tevis. Tu saņemsi ielūgumu, vai runāsi, vai darot kādu lietu, bet šī ir tava zaļā gaisma. Visas sērijas no testiem, kam izgāja cauri, Dievs apzīmogoja. Tev izdevās. Tu noliki testus. Stāvēji ugunī un nokļuvi otrā pusē. Ja šis ir tavs apstiprinājums, ka Dievs dod zaļo gaismu, sākt jauno uzdevumu, vai tas būtu, ka dodies uz citu vietu, štatu vai rakstīt grāmatu, tu jautāji Dievam, kad? Tad šis ir tavs apstiprinājums, kad Dievs dod tev atļauju iet tālāk. Cipars 1439 nozīmē atļaut, pieļaut, ļaut, aiziet. Tā var būt pat fiziska pāreja vai arī garīga pāreja. Tad, kad Dievs man dod šo ciparu, es zinu, ka tas ir tikai laika jautājums, vai stundas, vai dienas, vai diena, ka es fiziski pagriezīšos uz kaut ko vai došos kaut kur. Es runāju no pieredzes. Šis var būt tavs apstiprinājums, ka tu pagriezies un viņš piešķir atļauju doties. 859 cipars nozīmē piedošana, atbrīvošana, atvieglojums. Dievs var atbrīvot tavu vīru, varbūt dara pēdējo minūšu sirds operāciju tevī un tagad piešķir tavam vīram atļauju nākt pie tevis. Dievam vajadzēja strādāt ar tavu sirdi, ar piedošanu, 70 reizes reiz 7. Tagad Dievs atbrīvot daudziem vīrus šajā stundā. Tas ir specifiskiem cilvēkiem, tas nav priekš visiem. Viņš redz, ka tava sirds ir pareiza, ka esi pazemīga, pilnībā pazemīga, un tagad atbrīvot tavu vīru pie tevis atpakaļ. Tas arī nozīmē sūtīt kaut ko prom, atbrīvot kādu no pienākuma, rēķiniem. Varbūt tu esi noteiktā uzdevumā uz kādu laiku, un Dievam viņš nav devis tev zaļo gaismu doties. Tev tur jāsēž, kamēr dos zaļo gaismu. Tas ir Dievs, kas tev apstiprina, ka uzdevums tuvojas noslēgumam. Kad misija izpildīta un kad atļauja piešķirta, doties nākamajā. Ja šaubies, sapratīs pēc tā, ka tas nāk pie tevis. Nolaidīsies tavā klēpī. Instrukcija nolaidīsies tavā klēpī. Nodrošinājums nolaidīsies tavā klēpī. Dievs nodrošinās izeju, lai ieietu nākamajā uzdevumā. Cipars 64 nozīmē ierasties, atnākt, sasniegt, doties. Tas apstiprina, ka esi ieradusies. Beidzot esi vietā, kur Dievam vajag, lai tu esi, lai tevi atbrīvotu nākamajā. Vai tas ir mentāli, garīgi, vai fiziski, vai emocionāli? Lai arī kas tas ir, kur Dievs strādāja tevī, lai sagatavotu tevi nākamajai nodaļai, piedzīvojumam, uzdevumam. Cipars 864 nozīmē sekmīga procesa vai piedzīvojuma pabeigšana. Dievs saka kādam, tu esi sekmīgi pabeigusi procesu, kurā biji. Tu nonāci līdz pabeigšanai un tagad piešķir tev zaļo gaismu doties jaunajā. Ne tikai kustība, bet ierašanās mērķī. Varbūt tu centies kaut ko izdarīt noteiktā laika posmā, vai Dievs nolicis noteiktu laika posmu priekš tevis, lai izdarītu kādas lietas, un tu tās izdarīji, un tagad zaļā gaisma, tu vari doties. Vēl arī var teikt ceļotājs, kas sasniedzis gala mērķi, vai pārskats, kas beidzot atrada savus klausītājus. Vārdi nes nianses, piepildījumu pēc piepūles vai distances. Tas, ko tu darīji, Dievs redzēja tavu piepūli, pat laiku, darbu, un tāpēc tevi atbrīvo tavā nākamajā nodaļā. Romiešiem 16:19. Bet jūsu paklausība visiem kļūsi zināma, tāpēc man par jums ir prieks, bet tikai vēlos, lai jūs būtu gudri uz labu, bet vientiesīgi uz ļaunu.
Jozuā 21:45. Un tas kungs viņiem deva mieru no visām pusēm, kā viņš to bija ar zvērestu apsolījis viņu tēviem, un neviens no visiem viņu ienaidniekiem nespēja viņiem pretoties, jo visus viņu ienaidniekus tas kungs bija nodevis viņu rokā. 1. ķēniņu 8:56. Slavēts lai ir tas kungs, kas ir devis savam Izrēlam atpūtu, kā viņš to bija apsolījis. Neviens vārds nav palicis nepiepildīts no tiem labiem vārdiem, ko viņš runājis caur savu kalpu Mūzu. To, ko Dievs ielika tavā sirdī, to tu runāji, tu to izdarīji drosmīgi, ar žēlastību, ar pārliecību, mīlestībā, paklausībā. Ne tikai pasaule redz upurēšanos, ko izcieti, paklausību, un Dievs to redz arī, un Dievs atlīdzina, kas uzcītīgi viņu meklē. Jaunā nodaļa atlīdzība, tu varbūt nezini, kur ieiesi, bet tas būs super pārdabiski, tas būs pravietisks piepildījums, piepildītas vēlmes vai to, ko vēlies darīt, kaut kas, par ko ticēji Dievam. Šī ir tā sezona, kurā tu ieeji. Tu esi ieradusies, tu esi pabeigusi darbu, pabeidzi darīt to, ko Dievs aicināja tev darīt. Tu neej, bet esi sasniegusi, tas ir tagad, tu esi ieradusies, sagaidi. Šodien liela maiņa, debesu logi atvērti, lai izlietu svētības. Dievs kustēsies tavā labā, pārdabiskā veidā, ātri. Esi gatava, jo tu esi ieradusies.